Kā saprast, ka tavas vēlmes ir patiesas un tās vēlmes ir tieši un konkrēti tavas? Sāc jau ikdienā jautāt, ko es gribu, ko es patiesi gribu. Vai nu šobrīd iet ārā pastaigāties, vai nu skatīties filmu, ko es no rīta gribu dzert tēju vai kafiju. Vai es gribu satikties ar draugiem vai pabūt vienatnē mājās, atpūsties. Visu laiku uzdot jautājumu, ko es gribu. Tādā veidā tu sapratīsi savas patiesās vēlmes. Nākamais – pajautā, kā es jūtos. Un tādā veidā tu arī sapratīsi, kādas ir tavas sajūtas, kas tev patīk, kas tev nepatīk, un balstoties uz šo praktiku, tu spēsi pilnībā izveidot mērķus, patiesus sapņus izveidot, un tu sapratīsi to, ka tas ir patiesi tavs, un tas nav kāds sveša uzspiests no ārējās pasaules. Tāpēc obligāti uzdot vienmēr šos jautājumus, ko es gribu un kā es tagad jūtos. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo, ja sāksi ikdienā pielietot šīs praktikas, tad arī spēsi uzrakstīt arī savā sapņu kladē visus savus mērķus un visus savus sapņus, ka tas atbilst tieši un konkrēti tev. Protams, ja tu vēlies uzzināt vairāk un detalizētāk, celt savu pašvērtējumu, kļūt pašpārliecinātai sievietei, tad droši piesakies uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām, un linku uz kursu atradīsi profila augšgalā. Un mājaslapas nosaukums ir www.ligadunovska.com. Spied un pievienojies un tiksimies jau pirmajā nodarbībā, jo tur es dodu vēl vairāk foršu praktiku un metodas, kā izveidot kvalitatīvu, laimīgu un piepildīt savu sapņu dzīvi.